Tad Elizabete mums šodien ir skaistā modele, un kopā ar viņu mēs parādīsim, kā visos guļošajos solārijos atslēgt sejas lampas. Let's go? Let's go. Let's go, jump in. Tātad, Ieslēdzam solāriju. Uzspiežam uz ekrāniņa. Mēs redzam saulīti. Nospiežam uz saulītes, un šeit mēs redzam vidējo. Ar mīnusiņu slēdzam lampas. Sejas sauļotājs izslēgts. Lampas ir atslēgtas. Un, ja sauļošanās laikā vēlamies atkal ieslēgt, Sejas sauļotāja maksimālā. lampas ir ieslēgtas. spektri ir. Ejam tālāk, spektru mēs pazīstam. Let's go! Teit. Zulējušas Visos solārijos. Visās gultās. Oh, jā. Hello! Man patīk gulēt visās gultās. Kad mēs esam atnākuši sauļoties uz ekscelenci, ļoti svarīgi ievērot to, ka ekscelencei sejas lampas var izslēgt pēc pusotras minūtes, kad sejas lampas ir iesilušas. Ieslēdzam solāriju, pagaidām pusotru minūtīti, nospiežam mazo medūziņu, kas atrodas blakus pulkstentiņam, nospiežam, 5 sekundes paturam un sejas lampas izslēdzās. Ja tu vēlies vienkārši samazināt stiprumu, nospiežam sejas lampas un ar mīnusiņu mēs varam samazināt sejas lampas stiprumu. Tas ir 2000. Nē, 2000 ir riktīgs. Viņš ir tik maziņš. Jā, ļoti labi, viņš ir tik maziņš, ka tā kā. Ka normāli cilvēki nevar ielīst. Tāpēc sievietēm ir tik mazas ierīces. Elizabetē nepatīk mazi solāriji. Jā. Kā tad tev var ieslēgt to? Evolutionā ir tieši tāpat kā ekscelence. Ieslēdzam solāriju, pagaidām pusotru minūti, kamēr uzsils lampas, blakus pulkstentiņam, mazā medūziņa, nospiežam, 5 sekundes paturam, sejas lampas atslēdzas pavisam. Ja mēs netiekam galā ar sejas lampu pogām, vienmēr kabīnīte ir dvielīgs. Uzmetam virsū, un seja ir aizsargā. Tā kā stāvošajā? Jā,